Mēs sapratām, ka tu esi ieradies. Nevajag jau tā trakot. Jūs neko nesaprotat. Man ir plāns. Garāžā vairs nav nekas tāds, kas jāmet ārā? Runa nav par garāžu, bet par nākotni. Nu, mēs jau esam 2 bērni. Kaķis arī ir. Suns arī. Tas viss ir process. Es runāju par citu nākotni. Es gribu kļūt par Saulkrastu novada domes deputātu. Ak, nē. Jā, un mēs, jeb es, taisīsim spilgtu nākotni mūsu novadam. Kā saulriets pie jūras. Nē, klausies, tev man ir jāpalīdz. Bet, ne jau tu. Man vajag saprast jūs, jauniešus, lai viņi iet un ievēl mani. Tavs uzdevums ir man parādīt, kā es varētu pārliecināt jauniešus, lai tieši viņi iet vēlēt un ievēl tieši mani. Mums patīk sports. Spēcīgi džeki parasti iet bobslejā vai kamniņu sportā. Un basīts. Nē, bobslejs baigi dārgi. Izdomāju. Būs kamaniņas. Tā, tu filmē. Jā. Tā. Cienījamies Saulkrastas novada iedzīvotāji. Sakarā ar to, ka kamaniņu sporta deficīts mūsu novadā ir samērā liels, es, Rolands Trenko, taisos to mainīt. Un šodien mēs izmēģināsim kamaniņu sporta vasaras variantu. Tu filmē? Jā. Okay. Šī sporta paveids ir bez ieskrējiena. Galvenais, lai ir stāvgāzīti, jo lielāk, jo labāk. Kā sacīt, tā ir cita klase. Mēs izmēģināsim to izdarīt uz mūsu šosejas, tā, kas šķērso mūsu novadu. Izmēģināsim šo sportu tieši šeit. Varbūt nevajag. Galvenais ir piedalīties! Tāda bērnībā man tika pāri nodarīts. Es pasteidzos, tad māti uzmeklē tūlīt, lai ieķertos, ar rokām viņas priekšautā. Māte man, tad pasmējusies teica, Davajā, Marija, meitenei mūžiņu. Aizmirsā, iedot vien. Meitenei laimītī. Tu uzspēlē kaut ko priecīgāku. Nav jau bēres. Bezcerīgi. Beidz! Tu nebija jau tik slikti. Klausies. Kā man pareizi uzrunāt tos jauniešus? Tak chill, tēt. Runā kā proti. Just the same thing. Galvenais es uz viena viļņa. Un tad jau tev sapratīs. Okay. Chill. Baby. Some. Love. Flex? Makita flex. Nē, vienkārši flex. Ok. Galvenais, ka es esmu uz pareizā ceļa. Šaubos. Tātad pirmkārt, ja tu vēlies iegūt sev jauniešu auditoriju, tad tev jābūt kā Douchī. Ja?
Nu, negluži jāklausās reps, bet, ja tu būsi uz tā paša viļņa, tad procentuāli tev būs lielāka iespēja, ka jaunieši tevi sapratīs. Un pēdējais. Vienmēr esi stilā. Neesi cringe. Ok, jā. Ja? Ok, sapratu, jā. Super. Jā. Dear mates and co, šodien is the best day, kad mēs esam sanākuši šeit, lai mainītu mūsu nākotni. Tie tur augšā, cringe, nefleksiblie birokrāti ir panākuši to, ka attīstības jauniešiem salkrastos vairs nav. Tā teikt, must have, yo! Pietiek! Deadlines ir klāt! Negluži mirt, bet laiks ir beidzies. Piedāvāju savu iniciatīvu, radīt labu atmosfēru un kļūt par jūsu best boy, jo, lai uzlabotu mūsu vaibus un lai vairs nav tik daudz cringe momenti. Paldies! Balsojiet par mani! Peace un love! Nu, kā bija? Labāk es to nedzirdētu. Nu, ko? Nu, beidz, un nebija jau tik slikti. Mans tēvs bija dārsnieks, es dārsnieka dēls. Mans tēvs raka bedri, bet aizrakt nāksies mani. Ej, melnā pantera, baigi lunkanām. Šī nakts ar tevi nav pirmā pēdējā. Mans tēvs bija... Ko tu tur burkšķi? Viss šitas ir viens liels Viss šitas ir viena liela, dziļa bedra. Par ko tu pārdzīvo? Par to, ka man pat par deputātu nesanāk kļūt. Tev taču padodas tik daudz foršas lietas. Cik tu daudz esi izdarījis? Nu, paskaties apkārt. Neko. Man pat mani vēlētāji joprojām no manis kaut ko gaida. Pagaidi. Es to nāšu. Mans tēvs bija galdnieks, es galdnieka.
Nu, tā kā man paliek 18, tad es vēlējos ar tevi pirmo reizi pagaršot griezīti. Tu esi pārliecināts? Nu, jā, un tu? Sūds jautājums. Nu labi, slīdini tik iekšā. Jā, es sapratu. Dzersim? Nu, par tavu uzvaru vēlēšanās. Tāds skandinam. Tu zini, labāk nevar būt. Ir jāsāk jauna dzīve. Paskaties, cik ekoloģiska vide ārā. Ejam! Sniegs jau snieg un putina, manī prieka nav. Dzīve citu slutina, mani augstu skauj. Man viss savādāk, man viss citādāk. Es tik pīlā žoga rūktenā. Ai pīlā žoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki viena pati ziemas salā pamestā, aizmirstā. Ai pīlā žoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki viena pati ziemas salā aizmirstā. Tēt, ko tu dari? Tu tik ir čūska. Tu taču zini, ka man no viņām bail. Jā, un kam tev šļūtene? Es pielaidīšu gāzi no tvērtnes Un? un uzlaidīšu viņus bums gaisā. Tēt, varbūt nevajag. Es taču esmu stilīgais. Cringe. Tēt, cringe nav īsti labi, ja? Varbūt nebojāsim pagalmu. Varbūt. Tēt, varbūt nofilmējam TikToku? Maucam! Kādēļ tu paliki viena pati ziemas salā aizmirstā? Ai pīlā žoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki viena
laiks. Nesam. Vai viņš vispār pamodīsies? Nu, teorētiski būtu jāpamostas. Teorētiski. Jā. Kas notika? Mēs skatījāmies filmu un tu aizmigi. Kaut kāds dīvains sapnis man bija. Jūs visi arī tur bijāt, jā. Un kas tur bija? Es kļuvu par deputātu. Vai gribēji kļūt? Jā, un kā tu zini? Tas zinu, vienkārši telepātija. Jā, un viss tik reāli galvenais, un man vēl bija jātiekās ar jauniešiem un kaut kā tā. Klausies, man vēl laikam tas pieteikums jāizpilda. Nu, nē, beidz tev, tas tikai sapnis. Jā. Tā, jūs ziniet, ko es te prātoju? Es tagad pievērsīšos ekoloģijai. Nu redz, cik laba ideja. Jā, un pie garāžām mēs izveidosim vietiņu, un tur ganīsies 3 gotiņas, un dos mums pienu. Ak,